Čau! Nu, kā atbrauci? Nu, forši. Viss ceļš labs. Dinner time. Kā viņi skrien? Tu nevarosi? Varošu. Vai. Burkāni. Kā to sauc? Pērle. Pērle, nāc tu pie manis. Droši ir, es došu pērlē. Beidzot. Tu vari izlaizīt. Tu nemāki. Pagaid, reku mīziņa. Mīziņa. Pēc pusgada elpošanas jurtā, vai tu varētu nokomentēt savas sajūtas, cik svarīgi ir elpošanas procesā telpa un kā tu izjūti, piemēram, elpojot jurtā tādā apaļā teltī? Es nevaru pateikt nianses, tā kā vai tur, nezinu, Graznā pilī, ja, vai jurtā, ko tas, bet noteikti katru reizi ir vienmēr tāds wow, ja, tā kā, kad tieši tas kaut kādā ziņā tas piedzīvojums, jo mēs jau telpojam guļammaisos, vai ne? Kas arī, tieši kur tas ir novērots, vai ne? Tieši šis te autentiskais elpot jurtā, ziemā tieši tā gaiss cirkulē, tātad vienmēr mēs ņēmām paklājiņus, guļammaisus, ja, un kāds vēl uzliek cepurīti virsū, kāds vēl jakas mēs tur sapakojam. Tas viss process iedeva tik foršu sajūtu tieši par to, ka mēs to radam. Ka var godīgi pateikt, man pūš vai man nepūš, un beigās, protams, ieliekot malciņu, ir šis te karstums, visi izmetās karsti, pliki, ja, tad atkal noiet mazliet karstums, velk atpakaļ. Bet jurta man šķiet tieši tāpēc, ka šeit ir tā dabas klātesamība, viņi iedod tādu sazemētību, tādu atbalstu, un arī tās sienas un tā apaļā forma, tiešām liekas, ka viņi tā kā satur, atbalsta. Kas ir tāda es negribēju teikt mērķa auditorija, bet tas profils, elpotāja profils, apmēram? Tas tā mana nojauta vai pieredze stāsta, ka tas parasti ir tad, kad jau viss ir slikti. Piemēram, ir izmeklēti ārsti. Ārsti saka, ka fiziski cilvēks pilnīgi vesels, bet, piemēram, ir miega traucējumi, ir trauksmes, ir panikas, vai ne, kas ir tādi psiholoģiski elementi, psiholoģiski faktori, simptomi. Kā grupas elpošana, es saprotu, ir individuāli, ir grupas elpošana. Kā šī grupa, teiksim, var dot to atbalstu? Grupā elpojot, es varu dzirdēt, vai ne? Kas notiek ar citiem, vai ar kādu tēmu kaut vai cilvēks ir atnācis, un tas arī bieži vien ir palīdzoši. Ja, piemēram, es atnācu un man ir trauksme, bet es dzirdu, kādam ir bezmiegs, jā, vai kaut kas tāds, vai tieši, man īstenībā viss ir labi, jā, un tad liekas arī, kad ko tad es te daru? Bet šie dažādie stāsti dod vispār kopēju to sajūtu, kad es neesmu viens ar savu jautājumu vai ar savu aktualitāti. Kaut vai skaļi pasakot, nosaucot savu aktualitāti, problēmu, jau paliek vieglāk, ja, nosaucot vārdā. Tad, protams, elpošanas laikā šī kopējā enerģija, vai tas var izcelt kaut kādu tēmu. Es atnācu ar vienu tēmu, bet paceļās vispār cita tēma. Ja? Vai, piemēram, man ir grūti ļauties un atslābt. Un ja kopējā grupa visi ir tādi ļoti relaksēti un atnākuši ar tādu uz miera sajūtu īstenībā, tad tas var būt kā palīdzošs faktors, kad es arī varu atļaut, ja jau viņi atslāpst, ja? Jo, piemēram, elpošanas laikā taču mēs dzirdam, kurš skaļš, kurš klušs, kurš smējās, kurš raud vai kurš vispār nekustās, ja? Labi, bet, piemēram, var arī to individuālo sesiju veikt tikai ar tevi, ja? Tātad tā galvenā atšķirība būtu? Tieši šī individuālā pieeja, jo grupas elpošanā tomēr vairāk vai mazāk es pieeju pie katra, un tad man ir jādod tā atļauja, ka katrs pats tiks galā, ja? Un savukārt individuālajā nodarbībā, tur mēs vairāk tad ejam kopā šo ceļu, kad es varu biežāk pajautāt, kā individs jūtās un ko gribas darīt, vai turpināt, vai mazliet apstāties, respektīvi šī saruna, bet pats elpošanas process, protams, neatšķirās.
tik cik atšķirās tā uzmanība, kuru es varu veltīt. Iespējams, kaut kāda arī tēma, kas tajā brīdī cilvēkam tur varbūt tāda lielāka, masīvāka, ko viņš tajā grupas sesijā nemaz nav gatavs izgremot, kā lai to pasaka, vai ne? Nu jā, tieši tā, jo atnāk jau sveši cilvēki bieži vien, un tas ir par tādu iekšēju uzdrošināšanos, pat ja ir sveši cilvēki, vai es tam ļaušos, nu vienalga, kā es izskatīšos, vai ne, bet vai es izvēlēšos atrisināt priekš sevis. Nu, dažreiz to nevar, tāpēc, ka ir šie tā, kā tad es tā pirmajā reizē tur vai nestāstīšu, vai es nezinu, skaļi smiešos par to, ka man vienkārši ir tik forši. Nu, es to esmu visnotaļ piedzīvojusi, gan grupas, gan individuālās sesijās, kad ir bijuši tās sākuma fāzes, ka tev paralēli prāts tā kā saka, ka tur, vai viens tur raudi, labi, tas tā kā liekas, raudi, jā, tur terapijās cilvēki bieži raudi, jā, bet ka tev tur kaut kāda, nezinu, tāda izķēmot seja, vai tur mēdz ķermenis tur vai saspringt, vai tieši otrādi viņš kaut kā kustās, bet ar laiku, ka tu īstenībā, tu ne tikai tajā sesijā esi atbrīvots, bet beigās kaut kādā neērtā dzīves situācijā, jā, tur kaut kādā, kad īstenībā tas dod rezultātu. Nu jā, un tie ir tāds trendiņš, ja šie cilvēki tā kā nerāda ar pirkstu virsū un nekaunina mani, ja, kad es tur, nezinu, dejoju elpošanas laikā, ja, tad es varbūt uzdrošinos arī savā ikdienā šo brīvību nest līdzi un tiešām sākt ieraudzīt, vai tas ir tikai manā galvā šie te uzskati, ja, ko es domāju, ko citi par mani domā, un kad es sāku redzēt reāli, tad, vispār neviens man izrādās nepievērš uzmanību, jo tā ir. Katrs cilvēks principā domā par sevi visu laiku. Jā. Nu, vēl es zinu, ka, ko tu veic, tā ir tā anketēšana. Pastāst par to vairāk, ko tu ņem vērā. Jā, ja cilvēku es nepazīstu, klientu es nepazīstu, tad es aizsūtu pirms tam anketu, jo es gribu zināt, kā cilvēks, kas ir kaut kāds fiziskais ierobežojums vai kaut kādas saslimšanas vai ir kaut kādi psiholoģiskie stāvokļi un vai lieto kaut kādus medikamentus. Un tas man ir svarīgi, jo grupā es nevaru pievērst katram individuālu uzmanību. Un, ja, piemēram, klients man nepasaka, ka viņam ir trauksme, ja, un nepasaka arī tad, pirms mēs sākam elpošanas procesu, tad, protams, kad tas var radīt trauksmi, jo elpošana ir gana dinamiska, ja, un tas var atgādināt šo te panikas lēkmi vai tam līdzīgi, un ja es savukārt zinu, tad es varu pirms tām aprunāties ar cilvēku vai pat palūgt, kad nevar nākt uz grupas nodarbību, bet ir jānāk individuāli tieši tāpēc, lai mēs lēnā garā izietu cauri šim te patērnam, ko ķermenis ir iemācījies, un tikai, lai cilvēks jūtas droši, jo tiklīdz, tas ir pats galvenais, es teiktu, lai elpošana izdotos un pieredzētu pilnu šo te elpošanas ciklu un spektru, ir svarīgi, lai cilvēks jūtas droši, un man tas ir jāņem vērā, jo integrācijas procesā, ja cilvēks nav, nezinu, miega traucējumi, tad var aiziet tādā dziļā miegā īstenībā, varbūt pat neelpošanas mirkļos, un tas man vienkārši ir jāpieskata. Kā tu ieteiktu, piemēram, no klienta puses ir tas, cik jūs man daudz rekomendētu šo procesu iet, teiksim, ja tas ir kaut kāds cikls, tad tas ir, nezinu, 5, 10 reizes tā kā kurs, jā. Ja klients, nekad to nav darījis, tad es rekomendētu, vismaz 2 reizes, lai redz, kad nav vienādi procesi. Katrs elpošanas process ir citādāks. Pirmā reize varbūt arī ļoti dziļa, tieši tāpēc, ka cilvēks prāts nezin, kas tur būs. Otrajā reizē varbūt, liekas cilvēkam, man nesanāca, jo prāts jau ir atkodis, kas notiks, un īstenībā varbūt pat neļauj atslābt. Ja? Tā kā tā kontrole nevar atslābināties. Lūk, tā kā un abas šīs reizes nav jau, ka nesanāk. Vienkārši viņas pilnīgi dažādas. Un preventīvi, ja cilvēks strādā ar sevi, es nezinu, tur ikdienā tiešām kaut vai nodarbojās ar fizisku sportu, vispār pievērš savu uzmanību, kaut vai taisa kaut kādus īsos elpošanas vingrinājumus ikdienā, vai jogo, vai jebkādu savu praksi, tad reiz mēnesī, man liekas, tas ir tāds
minimums, ko es pati daru, jo gribot, negribot, komunicējot ar cilvēkiem, iedarbojoties ar cilvēkiem, lai kāds ir mans darbs, mēs tāpat kaut kas Kaut kur uzkrājās. norēģējam, Jā, kaut kaut kur, kādas jā. emocijas uzkrājās, kaut kas paliek, un vienkārši var just, ka, tāds ķermenis spriedzē ir, jā. Katru reizi ir liels novērtējums tieši tajā atslābumā. Dziļš atslābums, miers, prāta klusums. Un tas, man liekas, mums ir Visiem vajadzīgs. Visiem vajadzīgs. Ja kāds grib, piemēram, nekad nav darbojies ar sevis izziņas ceļu, un ir konkrēts jautājums, piemēram, lūk, visi kā dzīvē ir labi, bet neiet attiecībās. Ja? Tad es iesaku, piemēram, tur mēnešu garumā katru nedēļu atbraukt un vienkārši paskatīties, kas tad tur ir, ja? Kāds ir mans šis te pārliecība man par sevi, un tad mēs pastrādājam intensīvāk, un tad ļaujam ķermenim arī nointegrēt. Jā, jo manis pašas pieredze ir, ka var jau elpot katru dienu. Tas nav ne bīstami nekas, bet ķermenim vajag integrāciju. Vajag jau mainīt patērnus, vajag mainīt ieradumus, un arī mainīt kaut ko sevī, ko es domāju vai kā es rīkojos. Lai tas nostiprinātu droši vien savā ikdienas ritējumā, ikdienas dzīvē, tam ir nepieciešams, protams, laiciņš, bet noteikti elpošana, viņa dot uzreiz tūlītēji to sajūtu ķermenī, vai ne, to atslābumu. Pēc tam jau tie patērni, kā mēs reaģējam uz kaut kādām dzīves situācijām, viņas mainās laika gaitā. Tā kā daudz harmonijas. Ja vien tu dari. Jā, kārtējais gudrība, vienkārši darīšanas jautājums. Prakse, jā, jo var jau atnākt, protams, elpot un turpināt dzīvot, kā dzīvo, tas neko tādu labu uzreiz neiedot, vai ne? Tā.